Tad 16. pret 17. kvalifikāciju, 16. pret 17. kvalifikācijā viņi tā bija. Un te mēs redzam Henriju Kivimagi, Kristiāns Salve, acīm redzot atteicies no bildēšanās iespējams. Bet, nu, droši vien tie, kas seko līdz driftam, zina, kāds viņš izstās pagara auguma. Un ļoti jauks kopumā cilvēks. Tālāk, tātad Henrija Kivimagi pa priekšu, Salu seko. Un abi divi dodās pirmajā līkumā. Salīdzinoši tuvu mums cenšas turēties šobrīd Salu. Aptuveni korpusa atstatumā. Nu, plus mīnus korpus jāstarp abiem pilotiem. Dodās šajā kalniņā pāri. Garais līkums. Un Salu tur aizmugurē kaut ko ar korekcijām. Manuprāt, izskatījās, ka brauca. Kivimagi šobrīd izstās pārliecinošāks. Un arī labāka līnija izskatījās no Kivimagi puses. Nu, te mums, es domāju, atkārtojumā ir jāpievērš uzmanība, protams, gan vadošiem pilotam, kas ir Kivimagi, gan sekojošiem Salu. Pavērojam sākotnēji šo līniju no Kivimagi. Nav 100% perfekti Salu, tā kā varētu teikt, ka paņem labāk, bet tagad jāskatās, kas notika ar sekojošo braucēju, ar Salu šajos dūmos. Nu, grūti pateikt. Manuprāt, izskatījās, ka tur bija stipra korekcija vai pat taisna braukšana no Salu puses. Un Kivimagi pa priekšu braucot, nu, lielas kļūdas nepieļāva. Nākamais pāris mums ir Andrija Raudva pret Jāni Jurku. Nu, tagad gan mēs sakosim ciešāk līdzi, turēsim vairāk īkšķus. Andrija Raudva igauņu pārstāvs pa priekšu brauks, Jānis Jurka sekos. Nu, tad igauns Raudva pa priekšu. Sakos viņam Jānis Jurka. 2.46. Kvalifikācijā te bija 8. rezultāts Raudva un Jurkam 25. Bet, nu, Jurka, es domāju, ka brauc kopumā labāk nekā tas rezultāts kvalifikācijā parādīja. Nebija vēl ar trasi līdz galam sadraudzējies. Nu, lielā leņķī mums ieliek Andrija Rauda. Jurkam uz mirkli tur nebija kur palikt, bet jau ļoti cieši piebrauc viņš šajā garajā līkumā. Jāmēģina noturēties. Un ļoti tuvu piebrauc šobrīd šajā pārmetienā. Uz mirkli gan pazaudē savu pretinieku. Pretinieks tur par riepām nedaudz nodod un finišā abi divi šobrīd iebrauc. Un, nu, grūti šobrīd pateikt, kurš tad varētu būt nobraucis labāk šajā tandēma pārī. Salīdzinoši vēls iemetiens izstījās no Raudva puses. Lielā leņķī viņš te ieliek. It kā paņem šo vērtējošo zonu plus mīnus pareizi. Un te mēs redzam, ka uz mirkli jau bija labi pietuvojies. Te pazaudēja trajektoriju, brauc pa iekšmalu vairāk, ka nebija tik smuka sekošana, bet beigās Jurka noķēra savu pretinieku. Šeit izslīdēja uz ārmalu un Andrija Rauda te jau nodeva nedaudz pa zemi. Izstās, ka trāpīja par riepām un nekāds tālajošs saks gan šim viņa incidentam nebija. Pirmais sekojošais brauciens no Jurkas puses nebija ideāls, noteikti nebija ideāls. Pastīsimies, kādas sakošanas spējas būs igauņu ciemiņam Andrija Raudva. Un Jānis Jurka, jāmēģina braukt pa ideālu trajektoriju. Bieži vien sportists pa priekšu braucot mēģina atrauties no savu pretinieku, nogriežot kaut kur iekšmalas, neizbraucot tur, kur vajag uz āru, un to, protams, tiesneši redz un sāpīgi soda. Nu, tātad abi divi šobrīd pirmajā līkumā. Labā leņķī mums Jānis Jurka, salīdzinoši tuvu arī Andrija Rauda. Skatīsimies, vai viņš spējas tādu sanslīdi noturēt līdz pat pašām līkuma beigām. Nu, te diezgan laba trajektorija no Jurkas puses. Abi divi parādās noslēdzošanā aizsniegā. Ļoti dziļs sanslīdes Jurkam un smukā sanslīdā abi divi nofinišē savu otro braucienu. Un tagad viss, protams, tiesnešu rokās, kuri noteikti uzmetīs aci arī vēlreiz atkārtojumam. Tad 3 tiešneši, katram no viņiem vienkārši jāpasaka, kurš bijis labāks. Vai nu viens pilots vai otrs pilots, vai arī bieži vien tiek lēmts arī par pārbraucienu, kad nespēj izšķirties. Šobrīd tātad tiesneši izlems. Jā, varbūt nedaudz samazina ātrumu šajos lielās sanslīdes Jurkam iepriekšējos pāris līkumos. Tad šobrīd gaidīsim rezultātu paziņošanu.
Nu, un tātad uzvarētājs šajā pārī starp Andriju Raudu un Jāni Jurka ir bijis Andrija Rauda. Aiziet nākamais pāris, mums ir Otto Koka pa priekšu, Alla Rasma seko. Abi divi komandas biedri satikušies jau top 32-niekā. Noteikti viens otru braukšanas stils zina no galvas un varētu arī viens otram tuvu piebraukt. Otto Koka pa priekšu, Alla Rasma seko. Nu, tā distance tomēr bija izveidojusies uz mirkli pāris korpusus. Nu, šeit grūti izskatās, ka nosakot ir Alla Rasma. Un abi divi iebrauc finišā. Nu, bija gaidījis no komandas biedriem skaistāku varbūt sniegumu. Gan jau, ka viņi ir gana daudz kopā kaut kur trenējušies un attīstījuši savus braukšanas prasmes. Nu, ja mēs pavērojam priekšā braucošo Otto Koku, tad diezgan laba trajektorija pirmajā līkumā. Tas viņam izdevās. Nu, šeit jau nedaudz korekcijas sekojošiem pilotam. Nav precīzi kopēšana, tā mēs to varētu nosaukt no Alla Rasma puses. Un te arī gandrīz vai taisni pat nobrauc atsevišķu brīdi vai tāds vājš pārmetnieks no Alla Rasma puses. Attiecīgi viņam arī ļoti atbildīgs šis brauciens. Viņam ir labs pārsvars, aptuveni gandrīz vai 40 punkti pār Mikelu Normantu Tults, bet tas viss arī var mainīties. Tātad Pesuru pa priekšu. Alan Lats seko. Ap divu sportisti šobrīd iemetienu zonā. Pirmais līkums ļoti labi izzīmē trajektoriju Kevin Pesur. Alan Lata aptuveni korpusa atstumā. Pazūd tur uz mirkli dūmos. Grūti viņam noteikti tur braukt ir. Trase, protams, šaura, kā jau mēs minējām. Tā ir šī gan katla specifika. Un abi divi iebrauc finišā bez lieliem incidentiem. Bet, te diezgan grūti ir redzēt šajos dūmos, protams, šo sekojošo braucēju, vai viņš tur pieļauj kādas kļūdas vai nepieļauj. Tāpēc vienmēr vērtīgi ir paskatīties atkārtojumā. Tad mēs redzam, ka diezgan labā atstatumā mums ir bijis Alan Lat. Izstāsta, ka viņš tur sānslīdz saglabā un beigās mēģina saķert savu konkurentu, caur iekšmalu nedaudz pieķer klāt. Bet Kevin Pesur diezgan atzīstams vadošais brauciens, tā kā varētu būt, ka pārsvars viņa pusē. Un tagad mēs arī redzēsim otro braucienu starp Henriju Kivimagi un Kristiānu Salū Salmre. Salmre tagad pa priekšu, Kivimagi sekos. Salū ar 79. numuru, Kivimagi ar 23. Viņiem otrais brauciens. Aiziet Salū pa priekšu, Kivimagi seko. Iemetiens pirmajā braucienā, atceramies, Salū tur pieļāva nelielas kļūdas. Varētu teikt, ka pataisnojās, vai tā drupi korekcija, grūti to pateikt. Kivimagi ļoti tuvu savam konkurentam šobrīd turās. Praktiski blakus visu šo garo līkumu. Tagad viņi dodās tālāk noslēdzošajā esniekā. Nu, tur uz mirkli Kivimagi palaid savu konkurentu un Salū ļoti lielā leņķī iebrauc finišā. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Nekādas rūpjas kļūdas pa priekšu braucot. Salū īsti nepieļāva, bet tas pirmais sekojošais brauciens droši vien bija tas, kas viņam varētu maksāt šo uzvaru. Un Henrija Kivimagi vienbalsīgi arī izcīna uzvaru un dodās tālāk uz top 16. 4. numuru tagad pa priekšu un Otto Koka sekos viņam. Pirmais brauciens Asma izpildījumā sekojot bija diezgan vājš, savukārt Otto Koka, teiksim tā, stabili nobrauc pa priekšu. Pastīsimies, kas notiks tagad abiem samainoties vietām. Asma pa priekšu, Otto Koka seko. Pamatīgi dūmino un izbrauc ārpus trases abi divi sportistis. Iztaisnojās sekojošais braucējs, vadošais kaut kā noturs un sānslīd un tomēr izlido ārpus trases, trāpa valnim augšā un noslēdzās mums ļoti dīvaini šis brauciens. Alla Rasma braucot pa priekšu. Redzējām, pieļāva vairākas kļūdas. Un principā jau laikam pēc pirmās kļūdas, kur viņš izbrauc ārpus trases, visdrīzākais, ka šo tandēmu viņš bija zaudējis. Viņš izbrauc ar diviem riteņiem ārpus trases, nekas neatliek arī nabaga Otto Koka, kuram
arī nākas izbraukt. Un diezgan skaidrs, ka Otkok izcīna uzvaru, Ala Rasma vēl pēc tam uzbrauc Valnītī. Tā kā tas ir viss skaidrs, Otkok mums izcīna uzvaru un dodās tālāk Ala Rasma. So the winner in this tandem between Otkok and Ala Rasma is Otkok. Nu, tad trasa ir atbrīvot, sportisti arī dosies tuliņ atpakaļ un redzēsim otro braucienu arī nākamajam pārim. Alan Lat ar 34. numuru pa priekšu tagad un Kevin Pesur ar 11. numuru sekos. Pirmais brauciens likās labāks Pesuram. Redzam, ap divi tuvojas pirmajam līkumam. Iemetiens. Kevin Pesur tādu puskorpusu distanci drošībai atstāja pagaidām, bet noteikti, ka mēģinās piebraukt vēl tuvāk. Pāri kalnam, skaists tandēms šobrīd. Alan Lat līdz pašai ārmalai, kur viņam vajadzētu būt, neizslīd. Nākās tur nedaudz nogriezt iekšmalu Kevin Pesur. Un ar aptuveni korpusu atstumu viņi nofinišē savu otro braucienu. Bet nu, man jau šeit liekas, ka būs skaidrs tas, kurš izcīnīs uzvaru. Noskatīsimies, protams, vispirms vēlreiz atkārtojumu. Sagaidīsim tūliņ rezultātus. Un uzvar mums numur 11 Kevins Pesurs. Kevins Pesurs, nu, tas nozīmē, ka viņš saglabā savus izredzes uz NES čempionu titulu. Atzīmēsim, ka viņš NES čempionātā pēc pirmajiem diviem posmiem ir līderis un tagad trešajā posmā arī viņam, protams, jānobrauc un jāuzbrauc labs rezultāts, lai viņš būtu spējīgs cīnīties pret tiem, kas aiz viņa. Mikal Norman Tults otrajā pozīcijā un Oliver Randalu, manuprāt, ir trešais, jā. Bet tagad mums nākamais pāris jau ir uz starta. Arunas Černevičus ar otro numuru un Ao Vaida ar 28. Lietuva pret Igauniju. Un ieraudzīsim, iespējams, ka tur ir kāds tehnisks ķibels kādam. Bet nu katrā ziņā šie divi ir tie, kas mums tagad aiziet Černevičus pa priekšā, Ao Vaida seko. Černevičus labā, plašā samplīdē izbrauc nedaudz ārpus trases, nu neizbojā sekotājiem šobrīd to viņa braucienu. Ļoti apņēmības pildes izstās Černevičus labā ātrumā, nu trajektorija arī iesteigt gandrīz vai ideāli un Ao Vaida cenšas neatpalikt, bet nu korpus tomēr starp abiem beigās ir. Bet nu viens no labākajiem tandēm braucieniem, ko mēs šodien esam redzējuši. Priekšā braucošais bez rupjām kļūdām. Nu, savukārt arī Ao Vaida sekojot neko sliktu mums neparādīja. Sagaidīsim atkārtojumu šim visam. Lūk, skatāmies. Lūk, Černevičus tātad redzam izbrauc nedaudz ārpus trasa viena riteni, bet ātrumu nesamazina. Ao Vaida sekojot nenobīstās un arī pedāli notur grīdā. Šeit arī līdz pašai ārmalē mums aizslīda Arunas Černevičus. Salīdzinoši tiešām labs sniegums no šī braucēja, kurš šī kvalifikācijā uzrādīja 5. rezultātu. Un nedaudz uz no-go, teiksim tā, uzbrauc Černevičus, bet nu, es domāju, es ceru, ka lielu ļaunums nenodarīs. Tālāk mums Anders Hai pret Kristiānu Burkovu. Anders Hai pa priekšu, Kristiāns Burkovs sekos. So Anders Hai from Sweden out front and he will be chased by Kristiāns Burkovs from Latvia.
Burkovs kvalifikācijā otrajā braucienā piedzīvoja pasmagu avāriju, bet automašīna redzami sakopta un viss kārtībā. Tad Anders Skai pa priekšu. Un trāpa par riepām jau pirmajā līkumā iztaisno savu automašīnu Anders Skai. Kristiāns Burkovs, neraugoties to, turpina sekot, un arī Anders Skai turpina braukt, bet es domāju, ka šeit jau varētu būt viss skaidrs pēc. Un vēlreiz pabrauc taisni vēl Anders Skai. Un tur, protams, nedaudz jāsako būs trase. So big mistake from Anders Skai in the front, in the first corner. Hit the tires and straightened out. Redzam vēlreiz to atkārtojumā. Iemetienā trāpa ar spoileru vai aizmuguru un iztaisno automašīnu. Skaidrs, ka tā ir kļūda un nulīte Zviedru pilotam. So that's for sure 0 for Anders Skai in this run. Let's see what will happen on the second one. Un līdz galam pat nenobrauc šo savu braucienu. Jāatzīmē, ka Černāvičs diezgan veiksmīgs pirmais brauciens, lai arī izbrauc no trases pirmajā līkumā, bet pedāli noturēja grīdā un ļoti augstasinīgi nobrauc un agresīvu šo pirmo vadošo braucienu. Pastīsimies, kāds izdosies vadošais brauciens Ao Vaida un vai Černavičus varēs nosakot tikpat labi, kā iepriekš Ao Vaida. Ap divi parādās pirmajā līkumā. Černāvičs ļoti tuvu savam konkurentam. Aptuveni puskorpus starp abiem pilotiem. Izbrauc ar vienu riteni ārpus trases Ao Vaida, bet noturās ārmalā. Černāvičs pazaudē nedaudz pozīciju un attālinājās no savu priekšā braucošā, bet beigās abi divi iebrauc finišā un ļoti tālu viens no otru viņi nebija. Interesting run. Good run from both drivers. Ao Vaida also pretty aggressive and nice chase from Černavičus. Un tiesneši ir apspriedušies un ir lēmuši par to, ka mums būs pārbrauciens. Tieši tā, tiesneši visi trīs nolēma, ka ir pārbrauciens un lai cīnās vēlreiz gan Černavičs, gan Vaida. Abi divi. Un zaļais signāls ir parādījies, aiziet, piloti dodās trasē. Pievēršam uzmanību Kristiānam Burkovam pa priekšu braucošajam. Pirmās drifts sacensības Latvijā viņam šogad. Labi trajektorija no Anders Skai, tur kaut ko ļoti dīvaini izpilda, aizbrauc taisni, izbrauc arī ārpus trases. Burkovam tagad jānobrauc līdz galam. Bez rupjām kļūdām jāsaņemās, nekādas kļūdas, kā viņš iztaisīja iepriekš. Te nedaudz pārbrauc no-go zonai, bet nobrauc līdz galam. Atcerēsimies, ka tieši šajā pēdējā līkumā viņš otrajā kvalifikācijas braucienā izlidoja ārā pret betona atstās un riepām, par laimi tikai kosmētisks defekti un nekas netiks sabojāts. Un te mēs redzam jau ļoti nepareizā vietā Anders Skai bija un nācās iztaisnot automašīnu. Vēl izbrauc ārpus trases un skaidrs, ka šeit, es domāju, mums ir ļoti skaidrs uzvarētājs. Arī pirmajā braucienā Anders Skai pieļāva kļūdas pa priekšu braucot. Un līdz ar to Anders Skai vēl kaut kur palicis trasē, bet mums izcīna uzvaru Kristiāns Burkovs. Kristiāns Burkovs dodās tālāk uz top 16. Tā kā prieks redzēt mūsu latviešu pilotu tālāk. So, the one Simas Kvitkauskas against Artī Kanisto. Redzam, tuvojas viņu pirmajam līkumam. Kvitkauskas ļoti labi sniegumu demonstrē kvalifikācijā, vai viņam izdosies arī tandēm braucienos. Laba distance šobrīd starp abiem pilotiem, cenšas pielīst pēc iespējas tuvāk. Mums šobrīd Artī Kanisto, bet lietuvietis ļoti pārliecinoši pa pareizu trajektoriju. Un atpaliek mums Artī Kanisto. Netiek līdzi viņš lietuviešu ātrums beigām, gan pietuvojās, bet ar to, es domāju, bija par maz un par vēlu, lai kaut ko izdarītu. Interesting run between these two drivers. Kvitkauskas
without mistakes, and Arti Kannisto was losing a little bit of ground here on this long corner. Did get back on his foot here in the last section, but a little too late. Un nākamais braucēji pāris mums jau ir gatavs. Oliver Randalū pret Randar Kajo. Kā jau teicu, Oliver Randalū šobrīd nees kopvērtējumā atrodas 3. pozīcijā. Un, lai viņš tur arī saglabātos, viņam ir jādara viss viņa spēkos, lai uzvarētu Randar Kajo. Redzam, cik karsts no abām automašīnām, dūmi kūp no saloniem. Precāk arī pret apdegumu krēmus, jo saule šodien cepina labi. Aiziet, pirmais brauciens starp šiem pilotiem. Randalū Kajo, 2 igauņi. Randalū šobrīd paņem labu trajektoriju. Randar Kajo nenokopē pirmajos līkumos savu priekšā braucošo tautieti. Nu, te caur iekšmalu nedaudz Randalū, bet Kajo, neraugoties to, nespēja līdz galam. Tik līdz iebrauc no-go zonā uz mirkli, protams, Randalū, bet nu, tāda ir šobrīd tā izstāsta šī pēdējā līkuma specifika, ka neviens necenšas tur līst uz ārmalu. So we see this first run between Randalū and Kajo. Kajo losing a lot of distance in this drive. Atceramies, kā labāks, manuprāt, bija Kvietkauskas, bet nu skatīsimies otrs brauciens. Kannisto pa priekšu, Kvietkauskas seko. Kannisto izdodās paņemt ideālu trajektoriju. Kvietkauskas tādu lielu distanci no aptuveni 2 korpusu uz mirkli bija. Tagad ir samazinājis līdz 1. Pastīsimies, kas notiks garajā līkumā. Netiek līdz. Un jāatzīmē, ka Kannisto pat diezgan labu trajektoriju pārmalu paņēma. Un Kvietkauskas tikai uz pašām beigām mēģina un arī 2 korpusu ļoti lielu distanci. Tas tiesnešiem noteikti nepatiks. So a huge gap between Kannisto and Kvietkauskas. Kvietkauskas couldn't match the speed of Arti Kannisto. Tad vēl iepriekšējā tandēmā starp Randalū un Kajo nobortējās riepa Randalū, un tas nozīmē, ka automāts tālāk ticis ir Kajo. So the beaded tire for Oliver Randalū, and that means automatically Randar Kajo gets the win. Nu, tātad šis ir tas, ko Randalū noteikti negribēja cīņā par NES čempionātu kopvērtējumu. Tas nozīmē, ka Lauri Heinonen visdrīzākais viņu kopvērtējumā tagad jau būs apsteidzis, jo Heinonens automātiski iekļūt top 16, bet Randalū palika top 32. Bet nu pievēršamies, tagad mums Latvija pret Igauniju. Edmunds Bērziņš pa priekšu, sakos viņam Marko Magī. Aiziet, Bērziņš šobrīd ļoti pārliecinoši paņem pirmo trajektoriju, nedaudz uzsit smiltiņu, bet tas nekas, Sanslīds saglabā, ātrumu arī saglabā, un Marko Magī šobrīd mēģina tikt cauri un izstāsta, ka taisni pabrauc Marko Magī tur atsevišķās mirkļos. Pazaudē arī ātrumu un Edmunds Bērziņš ļoti skaistā manierā, perfektā trajektorijā nobrauc līdz galam. Labā formā mums ir Edmunds Bērziņš. Paspējis starp pirmajiem 2 kvalifikācijas braucieniem samainīt vēl ātrumkārbu. Un tagad izskatās, ka viss strādā un viss iet ļoti labi. Edmunds Bērziņš arī viens no tiem, kas mēģina vēl pretendēt uz NES pirmo trīnieku. Tas, protams, viņam var izdoties, nu, tikai pie labas apstākļu sakritības, jo viņam priekšā par to cīnās arī Lauri Heinonens un Edmunds. Tad šobrīd kopvērtējumā Edmunds kopvērtējumā ir 5. Bērziņam, tā kā tur būs jāiespringst Bērziņam un jācer, protams, arī uz konkurentu kādu neveiksmi. Bet nākamais pāris mums ir Hans Kristiāna Kulla.
Hans Kristian Kul no Igaunijas pret Ivo Cīruli. Tad vēl viens mūsu latviešu braucējs, viens no ilgi spēlējošajiem pilotiem. Jau kopš 2000, manuprāt, aptuveni 9. gada. Viņš ir Latvijas driftā, 9. 10. gada. Tā kā gandrīz jau 10 gadus startēja. Šo sezonu nedaudz bija paņēmis pauzi, atgriezās uz driftmasteriem un tagad arī uz Ziemeļeiropas čempionātu 3. posmu. Aiziet neliela droša distanci. Ietur šobrīd Ivo Cīrulis. Hans Kristian Kul izbrauc ārpus trases, bet saglabā savu ātrumu. Cīrulis iztaisno automašīnu. Tur izskatījās, ka tāpat nebija kāda kļūda. Tur vienkārši kaut kas varētu būt, kas salūz. Savukārt Hans Kristian Kul bez nekādiem šķēršļiem nobrauc līdz galam savu vadošo braucienu. Pievēršam uzmanību, kas mums notika šajā. Kas mums tagad notika ar Cīruli. It kā iemetienā viss ir dūmi. Dūmi viņam pat pašā sākumā nav. Un jā, kaut kas ar tehniku. Vispār nevienā mirklī neiekūrās viņam riepas, nekāda dūma no riepām nenāca. Diemžēl kaut kādas tehniskas problēmas Ivo Cīrulim šajā braucienā. Hans Kristian Kul bez nekādām problēmām skaistā leņķī nofinišē. Un jautājums, kas Cīrulim notika. Kul gan atstājis šeit ir daļa no, nevis daļa, bet visu savu bumperu. Ļoti pārliecinošs bērziņš, manuprāt, Marko Magī pat tur pieļauj lielas korekcijas. Un aiziet Magī pa priekšu. Bērziņš seko. Otrais brauciens, tāda salīdzinoši droša distance. Mums šobrīd Edmunds Bērziņš ietur. Un tagad jau uz šo garo līkumu ir jau praktiski saķēris savu konkurentu. Aptuveni korpusu starp abiem pilotiem. Un pastīsimies, kas notiks vēl pēdējos 2 līkumos. Šajā ātrajā esiniekā bija 2 nofinišē un praktiski jau bumperī tur pie beigām viņi viens otram piebrauc. Redzam, ka atkārtojumā pašā sākumā diezgan piesardzīgi ietur distanci, lai tur kādu pretinieku kļūdas vai samicināšanas gadījumā būtu, kur atkāpties. Bet pārējā brauciena laikā Edmunds parādīja, ka spēja būt ātrāk un spēja pietuvoties. Redzam, ka ātruma pārsvars mums ir bijis Edmundam diezgan liels. Un pirmajā braucienā Marko Magī bija kļūdas. Tā kā uzvaru mums ir izcīnījis 21. numurs Edmunds Bērziņš. Edmunds Bērziņš dodās tālāk. So the winner is Edmunds Bērziņš. Otrais brauciens Ivo Cīrulis un Hans Kristian Kul. Izstāsta, ka Cīrulis ir gatavs startam. Acīm redzot, tas, kas tur bija, ir salabots. Un redzam, pilnībā nokoncentrējies. Hans Kristian Kul tagad sekos. Cīrulis ļoti pamatīgi tālu attraujās no savu konkurentu. Izbrauc ar vienu riteni ārpus trases. Redzam, ka tur šobrīd viss ir kārtībā. Jauda ir. Auto uz priekšu iet un lido. Hans Kristian Kul salīdzinoši lielā distancē. Cīrulis labā trajektorijā. Un tur daudz korpusu atstatums un Cīrulis aizlido caur smuku trajektoriju līdz pašam galam un Hans Kristian Kul netiek itin nemaz līdzi. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Hans Kristian Kul, kā viņš ir pāris korpusu atstatumā, tā viņš arī ir. Nekur tuvāk viņš nevienā mirklī netika. Un Cīrulis nebija tā, ka caur iekšmalām muktu prom, bet labā trajektorijā praktiski visas šīs ārējās zonas viņam izdevās paņemt. Acīm redzot, pirmajā braucienā kaut kas viņam, diemžēl, notika ar automašīnu, un te viņš, pilnā gāzē ļoti skaisti nobrauc. Tiesneši ir apspriedušies un lem par to, ka ir pārbrauciens. Hans Kristian Kul, Ivo Cīrulis brauc vēlreiz. So it's one more time between Hans Kristian Kul and Ivo Cīrulis. Explanation, I think, pretty easy. First run, of course, Cīrulis mistake, straightening out
going straight. But second run Hans Christian Kuhl was too far off and it's an inactive chase. Nu, tad pirmajā braucienā Cīruls, jā, iztaisnojās un brauc taisni, liela kļūda, bet otrajā braucienā Hans Christian Kuhl bija tik tālu, ka tika lemts par neaktīvu sekošanu un tādēļ piešķirts pārbrauciens. Un mums arī ir pārbrauciens iepriekšējais gatavs startam ar Runas Černevičus un Ao Vaida. Šeit mums Lietuva pret Igauniju. Viņi iepriekš jau savā starpā satikās, bet tagad brauks vēlreiz, jo tiesneši tā lēma. Bija līdzīgi braucieni abiem diviem. Ap 2.36. Un lūk, redzam iemetiens ar Runas Černevičus. Salīdzinoši labs. Pirmais iemetiens. Ao Vaida arī labi viņam pagaidām seko. Aptuveni korpusa atstatums. Izslīd līdz ārmalai tur, kur ir nepieciešams abi divi. Un vēl pēdējais pārmetiens un praktiski blakus arī viens otram viņi pabeidz šo braucienu. Smuki. Tiešām labs brauciens starp Černavičus un Ao Vaida. Varam vēlreiz to atkārtojumā redzēt. Un, manuprāt, ja iepriekš vēl nepaņēma tomēr līdz galam Černavičus šo pirmo vērtējušo zonu. So good run from both drivers. Černavičus missing out a little bit on the outside zone 1. And Ao Vaida. Yeah, pretty close all through the run. Un nākamais pāris mums ir Kestutis Kelpša un Frederika Vestring. Kelpša pa priekšu no Lietuvas, Vestringa no Zviedrijas sekos. Nu, Vestring tomēr nav atradis savai mašīnai lukturus, bumperi un resti. Attiecīgi viņš tā kā tāds melnais bruņinieks no priekšas. Un Kelpša gan automašīna pilnā ekipējumā. Aiziet pirmais brauciens. Kelpša, es domāju, ir favorīts šeit. Un taisni brauc Vestrings. Pazaudēja Sānslīdi. Kelpša to, protams, nav redzējis un neņem vērā. Un mēģina ar 100% atdevi nogāzēt līdz galam. Vestrings ar tur kaut ko mēģina un ļoti tuvu tur nobrauc gar betonu sienu arī un likās jau vēl, ka būs avārija ar visu kopīgo iztaisnošanos, bet beigās finish šim pirmajam braucienam. So, decent run from Kestutis Kelpša, but a lot of mistakes from Frederik Vestring. And the biggest one, of course, we see right now, straightening out. Tad atkārtojumā redzam. Vēl izties, ka ļoti tuvu vēl šeit gar betonu sienu nobrauc. Jā, izdevās. Un pastīsimies, kas būs otrajā, uz ko viņi mums būs sagatavojuši jau 4. brauciens šiem abiem pilotiem. Pirmais pārbrauciens šajās sacensībās atgādināšu Ziemeļeiropas drifta čempionāta 3. posms. Tā izskaitā arī Latvijas un Igaunijas čempionāti. Labākie pro drifteri no Baltijas un vēl no Skandināvijas valstīm. Šodien šeit biķinieku trasē Moto aplī jeb Ragans katlā. Un aiziet Ao Vaida tagad pa priekšu, Černavičus seko. Tur neliela distanci Černavičus, labā trajektorijā mums Ao Vaida. Tagad cenšas pietuvoties ļoti lielā leņķī, uztais korekciju mums Černavičus sekojot. Ao Vaida tikmēr jau ir pa labo trajektoriju aizmucis prom pilnībā un jau pēdējā līkumā arī ļoti labi nobrauc gar sieniņu un finish. Šeit likās, ka pēc šī brauciena mums pārsvaru noteikti būs iegūs Igaunijas pārstāvs Ao Vaida. Ja sākumā likās, ka Černavičus vismaz pirms pārbrauciena likās, ka ir varbūt nedaudz spēcīgāks, tad tomēr tagad labāk ir nobraucis izstās kā Ao Vaida. Man liekas, ka viņš rādīs pēc tam kādā teļu kā to visu. So yeah, before the one more time, Černavičus looked a little bit better, but Ao Vaida did a very good run. Now out front. Černavičus made some mistakes and let's wait for the results from the judges. Un uzvar Ao Vaida. The winner is Ao Vaida from Estonia. He goes into top 16. Tiešām ļoti pārliecinošs brauciens, gan sekojot, gan arī pa priekšu igauņu pilotam.
Nu, un lietuvietis šajā pārbraucienā nespēja vairāk īsti saņemties un parādīt to pašu, ko viņš bija parādījis pirms tam. Tagad mums otrais brauciens starp Frederiku Vestringu un Kestutis Kelpša. Vestringa pirmajā braucienā sekojot iztaisnojās, tā kā viss kārti šobrīd Kelpšas rokās. Bet nedrīkst arī pārāk tālu palaist savu pretinieku un pārāk droši braukt, jo tad var iedot neaktīvu sekošanu. Un tad jau viss var atkal sagriezties kājām gaisā. Vestrings pa priekšu, Kelpšs seko. Pirmais brauciens. Otrais brauciens atvainojos. Nu, Kelpša nekādu drošo manieru te netais, tiek līdzi. Tagad gan uz mirkli pazaudē pāris korpusus, bet, protams, uz pašām beigām centīsies pietuvoties. Tas arī viņam izdodās un nav jau arī viegli braukt tomēr aiz tādu pilotu kā Vestringa, kurš neparāda savu labāko sniegumu, kurš varbūt tas ir viņa labākais sniegums, bet katrā ziņā saraustīt un nedroši ir sakoties šādu pilotu. So, yeah, pretty safe run from Kelpša chasing, but yeah, the lead run from Vestringa, I would say okay, but not really more. Te redzam vēl ar korekcijām Vestrings šajā aizsiniekā ieiet iekšā, un es domāju, ka rezultāts visdrīzākais ir visai skaidrs. Sagaidīsim oficiālu apstiprinājumu. Un visdrīzākais, ka es pieņemu, ka mums uzvaru būs izcīnījis lietuviešu pārstāvs, bet sagaidīsim līdz oficiāli tas mums parādīsies. Un uzvaru izcīna Kestutis Kelpša, 100. numurs. Kestutis Kelpša. Jā, tieši tā. Un viņš dodās top 16. So the winner is Kestutis Kelpša. He goes into top 16. Tālāk nākamais duelis Mikela Norman Tults pretē Valdas Šiljauskas. Mikela Norman Tults šobrīd mums otrajā pozīcijā Ziemeļeiropas čempionātā un arī Igaunijas un Latvijas čempionātos viņš līderis. Tā kā jāmēģina viņam nobraukt labāk nekā viņš nokvalificējās. Kvalifikācijā viņš pieļauj diezgan tāds, negluži iesācēja kļūdas, bet vairākās vietās nepaņēma ideālo trajektoriju un tādēļ saņēma mazāk punktus. Kvalificējās tikai kā 14. Nepierast viņam. Aiziet pirmais brauciens, abi divi dodās pirmajā līkumā. Mikela Norman Tults tagad pārliecinošāk, trajektorija pareizā. Šiljauskas turās līdzi, aptuveni korpusa atstums starp abiem pilotiem šobrīd. Labā trajektorijā šoreiz Mikela Norman Tults un pastīsimies, vai viņam izdosies to arī pēdējā līkumā, jo to viņš pirms ļoti tuvu nobrauc gar riepām. Likās jau, ka trāpīs viņām, bet beigās viss sanāca. Šiljauskas īstenībā arī diezgan baudāms sakojušais brauciens. Neatlaid savu pretinieku nevienā mirklī tālāk pa kādu vienu vai pusotru korpusu. Iemet praktiski identiski, abi divi vienlaicīgi šeit. Šeit redzam, kā Šiljauskas bija pazaudējis uz mirkli distanci un atkal pietuvojās. Šajā garajā līkumā, redzam, Tults iespiež pedāli grīdā un uz mirkli aizmūk. Bet ne uz tā rēķina, ka būtu iekšmalā, bet tāpēc, ka redzot, vienkārši labāk saķer viņa automašīnai. Un abi divi arī šādi finišā. Tagad gaidīsim nākamo pāri, kas mums brauks uz startu. Un tas mums būs Ingus Jēkabsons un Birger Kīrend visdrīzākais. Protams, mēs vēl gaidām arī pārbrauciens starp Hans Kristiānu Kulu un Cīruli, bet tas būs pēc mirkļa. Tagad mums ir Ingus Jēkabsons pret Birger Kīrend. Viens no latviešu fanu lielajiem favorītiem. Bijis arī mums Latvijas un Baltijas čempions. Aiziet Jēkabsons pa priekšu. Igauns Kīrens seko. Iemetiens. Jēkabsons aizslīd līdz ārējai malai, paņem pareizo zonu. Birger Kīrens arī diezgan tuvu. Neatlaiž Jēkabsonu. Jēkabsons lieliem dūmiem šobrīd mums tuvēs pēdējiem līkuma sērijai. Tagad šis esinieks un abi divi praktiski blakus iebrauc finišā.
Wow. Šo mēs noteikti negaidījām no Birgera Kīrenta, kurš bija nokvalificējies kā 27. Atzīmēsim, Jēkabsons nokvalificējās kā 6. Un te redzam, sākotnēji ir tāda zinām distance, bet ne pārāk daudz. Salīdzinoši droši Birgers Kīrents arī bez liekām korekcijām nosakoja. Un lielais viņa kroņu gājiens tagad nāk šajā pēdējā S-veida līkumā, kur Jēkabsons nebija perfektā ārmalā. Un ļoti skaists pārmetiens, bet šeit arī labu zonu paņem Jēkabsons priekšbraucot, bet ļoti skaists pārmetiens ātrs izdevās Kīrentu un ielikt blakus. Tā kā smuks brauciens no abiem pilotiem. Tik tuvu mēs braucējus pēdējā līkumā vēl nebijām redzējuši. Tagad mums atgriežās Mikela Norman Tults un Valtis Šiļjauskas, tāpat arī Jēkabsons un Birger Kīrent samainīsies vietām un dosies trasē vēlreiz. Nav vairs mums daudz palikuši brīvs top 16 vietas, kopskaitā 4. Šie 2 dueļi, un tad mums vēl būs pārbrauciens starp Hans Kristiānu Kulu un Cīruli Ivo, un tāpat arī brauciens starp Eriku Ulas un Rinaldu Rižau. Tagad mums vienīgais latviešu tandēma pāris, kas satiksies top 32, tas būs pašās beigās Ulas pret Rižau. So very nice chase run from Birger Kīrent. Very snappy transition on the last corner and right on the side of Ingus Jēkabsons. Un iedām samainījušies ir Šiļjauskas, tātad lietuvietis tagad pa priekšu sekos Mikela Norman Tults. Un būs interesanti pavērot, kā Igaunis spēs nosakot. Ļoti tuvu viņš jau iemetienu brīdī. Ir gatavs iet uz pilnu, pārmetiens neliela tāda raustīšanās un izbrauc ārpus trases mums Šiļjauskas un Tults. Tults, protams, nobrauc garām apdzenuņu, bet skaidrs, ka tik līdz vadošais braucējs pieļauj rupu kļūdu, iztaisnošanās vai izbraukšanā ārpus trases, tā sekojošiem jau vairs nav nekas trasē jādara un jānoripina līdz galam. Pastīsimies, kā šī kļūda izveidojās no Šiļjauskas puses. Iemetienā abi divi ļoti tuvu blakus. Šiļjauskas nepaņem ideālo trajektoriju, attiecīgi ļoti tālu uz ārmalu viņš izslīd šajā līkumā un te vairs neko nevar izdarīt ar visiem riteņiem izbrauc ārpus trases. Labi vēl, ka izvairās no riepām un skaidrs, ka šajā braucienā mums uzvaru ir izcīnījis Mikela Norman Tults. Mikela Norman Tults is the winner and he goes into top 16. Huge mistake from Valtis Šiļjauskas by going off the track. Šeit mums favorīts ir ticis tālāk, kā jau teicu, Tults šobrīd 2. pozīcijā Ziemeļeiropas čempionātā. Un viss izšķirsies šodien šeit Biķernieku trasē, jo šis ir Ziemeļeiropas jeb nez pēdējais un noslēdzošais čempionāta posms. Latvijas un Igaunijas čempionātiem gan šis nav noslēdzošais, vēl vismaz viens posms, vismaz sezonas noslēgums 5. oktobrī. Arī šeit Biķernieku trasē, bet droši vien ierastajā konfigurācijā, nevis šeit Raganas katlā. Un tagad mums Birger Kīrent pa priekšu. Ļoti labi, mums kafijas krūze ir uz Ingus Jēkabsona automašīnas. Viņu šo sezonu sponsorē Virši. Bet runājot par sponsoriem, jāsapasaka liels paldies mūsu Latvijas drift lielajam draugam Betsafe, kas vēl visu sezonas garumā mums ir kopā. Tāpat arī redzam uz ārkas XL Energy uzraksts. Arī XL Energy dzēriens arī kopā ar mums visu sezonu. Tāpat arī Motul un vēl daudz citu. Bet pievēršamies tam, kas mums šobrīd noteikti trasē. Birger Kīrent ļoti skaisti noskot pirmajā braucienā. Skatīsimies, vai to spēs atkārtot vai pat labākā līmenī parādīt Ingus Jēkabsons. Šobrīd abi divi dodās pāri šim kalniņam. Šis ātrais līkums, kur daudz piloti līdz šim jau ir pieļāvuši kļūdas, paliela distanci šobrīd starp Jēkabsonu un Kīrentu. Kīrents labi turās, Jēkabsons arī pietuvojās savam konkurentam, bet līdz galam nenoķer tik skaisti, kā to pirms tam izdarīja Kīrents. Interesants brauciens. Birgers Kīrents kvalifikācijā nerādīja šādu sniegumu. Tagad ir acīm redzot iebraucies, tiklīdz viņam ir kāds konkurents blakus, tā viņš savu sniegumu uzlabo par 100%. Nepaņēma 100% šo varbūt zonu pirmo vērtējošo. Pavērosim, kā viņam izdodas tālākajā visā
braukšanā te viņš, caur iekšmalu nepaņem viņš ārmalu tik labi, kā varbūt vajadzētu izdarīt. Jākapsons turās viņam salīdzinoši tuvu aptuveni. Viens korpus bija un beigās abi divi finišā. Šeit noteikti nav viennozīmīgs lēmums. Šeit tiesnešiem būs ko parunāties un apspriest. Un gaidīsim, ko mums tiesneši lems. Paskatīsimies vēlreiz atkārtojumu. Tad vēlreiz šajā atkārtojumā paskatīsimies. So, yeah, it looked like a good run out front from Birger Kierendt, and Ingus Jakobsons was trying to follow. Yeah, similar to the run before, but at the end, un arī bišķiņ no-go zonā mums iebrauc Birgers Kīrens. Te tā grūti pateikt. Grūti te ir pateikt. Pastīsimies, ko pārējie tiesneši teiks. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumu. Acīm redzot, ir kaut kādas lietas, ko šeit mēģina tiesneši saskatīt vai apskatīt. So the judges are looking very closely on this run between Kierendt and Ingus Jakobsons. Tā kā gaidīsim tiesnešu lēmumu. Pēc tam būs pavisam maz pauzīt, un tad būs nākamā klasa. Plus mīnus. Tiesneši laikam ir nolēmuši kaut ko. Kaut kāds rezultāts mums tūlīt parādīsies. Un uzvaru izcīna Birger Kierendt. The winner is Birger Kierendt. Two judges were for Birger Kierendt. One was for one more time. Un līdz ar to pārsteidzoši, bet mums ir pāragri, varētu teikt, ka sacensības beigušās Ingusam Jakobsonam. Droši vien te bija tas, kad sekojošais brauciens Birger Kierendt bija labāks. Tā kā, jā, so Birger Kierendt into top 16. Quite a surprise, because Ingus Jakobsons was higher in qualification and was, I would say, one of the favorites today. Mēs esam gatavi pārbraucienam starp Hans Kristiānu Kulu un Ivo Cīruli. Hans Kristiānu Kulu pa priekšu, Ivo Cīrulis seko. Atceramies, iepriekš Cīrulim bija, teiksim tā, izstāšanās nosacīt pirmajā braucienā sekojot. Šoreiz viņš ļoti tuvu savam konkurentam. Hans Kristiānu Kulu, protams, arī mēģina piedūmot trasu pēc iespējas vairāk, lai nebūtu ko redzēt vairāk Cīrulim. Un te mēs redzam gandrīz vai sagriešanos pašās beigās no Hans Kristiānu Kulu. Notikumiem bagāts brauciens, pamēģināsim saprast atkārtojumā, kas tur notika. Pievēršam, protams, uzmanību Hans Kristiānu Kulu, kā viņš paņem ideālas trajektorijas. Šeit viņš iebrauc, Cīrulis ļoti tuvu, piebrauc praktiski blakus. Bija piebraucis ļoti tuvu atsevišķos momentos Cīrulis, nācās viņam tur atlaist gāzes pedāli, tā mēs to varētu nosaukt.
protams, jā, tiesneši vēlās varbūt vēlreiz redzēt, kas tur ir noticis, jo Cīrulis, ko tur izdarīja Hans Kristian Kul pirmkārt un otrkārt, ko tur izdarīja arī Ivo Cīrulis. Ivo Cīrulis bija piebraucis atsevišķos momentos tiešām ļoti skaisti un baudām tuvu, bet, nu, kas tur notika tālāk šajā garajā līkumā? Nē, viss ir kā kārtībā, viss kārtībā. No abiem diviem pilotiem pašās beigās Cīrulis ļoti tuvu vēl paspēja piebraukt Hans Kristian Kul, un te ir nedaudz tā ātruma atšķirība. Hans Kristian Kul atsevišķos mirkļos varbūt iebrauc netik labi un netik skaisti, kā vajadzētu, un nu, tāpēc nācās iespējams viņam par šo vadošo braucienu kāds punkts atņemt nost. Nu, redzēsim, ko tiesnešs spriedīs un lems. Tas mums pēc tam, kad viņi aizdīs savu otro braucienu. Tagad mums uz starta jau ir atkal nākamais pāris, Ēriks Ulas un Rinalds Rīžovs. Un arī šis tad ir noslēdzošais pāris, kas mums šodien top 32-niekā. Tālāk iesim uz top 16. Vispirms, protams, arī sagaidīsim otro braucienu starp Kulu un Cīrulu. Un, protams, ir otrais brauciens starp Ulas un Rīžovu. Bet tagad pievēršam uzmanību trasē divi latviešu braucēji. Ulas, aktuālais Latvijas un Baltijas čempions pret Rinaldu Rīžovu. Ulasam izdodās paņemt vietējošo zonu. Rīžovs ļoti tālu no kaut kādas perfektās trajektorijas. Nemēģina viņš īsti kopēt Ulas, bet brauc kaut kādu savu līniju. Līdz galam viņam neizdodās tas. Un Ulas ļoti labā trajektorijā nobrauc līdz galam. Un sagriežās Rinalds Rīžovs un vēl uzsit laikam par riepām. Automašīnas aizmugur ir pavisam šķība un pārcentās tur. Izskatās, ka Rīžovs pēdējā līkumā īsti jau vairs saķert viņš Ulas nevarēja. Un nu, te mēs redzam, ka caur pašu iekšmalu uz kerbu uzbrauc Rīžovs. Nemēģina 100% kopēt priekšā braucošo Ulas, un šeit arī pazaudē ļoti daudz distances. Un beigās redzēsim tūliņu kaut kā, nu, vai nu pa vēlu pārmetās vai kā citādi, bet saslīdēja pamatīgi viņš un uz bremzējot ielido pa riepām. Un trase mums ir gatava, signāls no tiesnešiem ir. Sagaidīsim zaļo arī Luxfor signālu sportistu un dosies otrajā braucienā. Tagad Ivo Cīrulis pa priekšu, Hans Kristian Kul sekos. Pirmajā braucienā likās, ka tur varētu būt neliels pārsvars Cīrulim. Un sportists dodās caur pirmajām līkumiem. Un pēc riepām trāpa Hans Kristian Kul. Izskatās, ka tur iztaisnojas mirklī automašīnu. Vismaz bojājumi tur ir. Un izlido vēl ārpus trases, uzbrauc valnī Hans Kristian Kul. Tikmēr Ivo Cīrulis nobrauc līdz galām. Hans Kristian Kul ar tādām neraksturīgām kļūdām, acīm redzot, mēģināja braukt ātrāk nekā viņš varēja. Redzam šeit. Caur iekšmalu pārāk tuvu iekšmalā ielīd iztaisnoja automašīna, aizlidoja bumpers pa gaisu. Nu, ļoti skaists šis Eriks 8 bija Hans Kristian Kul. Mēģināja vēl saķert savu konkurentu, bet varbūt kaut ko salauz priekšējā piekrē un ietri. Būs izcīnījis uzvaru. Tieši tā tālāk dodās Ivo Cīrulis. Skatītāji priecīgi, mēs visi esam priecīgi, ka Ivo Cīrulis, varētu teikt, ir izcīnījis pirmo uzvaru tandēmā šajā sezonā. Jāatzīmē, ka šīs tikai otrās sacensības. Redzēsim viņus trasē. Te mēs arī redzam abus divus sportistus. Un tas mums pirmais top 16. Pirmais top 16 brauciens, pirmā cīņa. Mats Preikšs pa priekšu, Kivī Magī seko. Labs iemetiens no Preikšas. Kivī Magī arī nav tālu no viņa. Labā trajektorija abi divi šobrīd sportisti dodās pāri kalnam. Kivī Magī uz mirkli bija iepalicis, bet tagad cenšas samazināt distanci. Tas viņam līdz galam vēl neizdodās. Pastīsimies, kas notiks pēdējā aizsiniekā. Un šeit Kivī Magī tomēr pa aptuveni korpusu mums atpaliek. Netiek līdzi. Mazākā leņķī gan centās braukt, bet ar visu to ātrums nebija pietiekams, lai tiktu līdzi Mats Preikšas. So, yeah, very good run from Mats Preikšas out front in the lead. Not so good chase run by Kivī Magī. The run as a whole was okay, but the distance could have been a little bit better. Nu, jā, labāk distance tiešām varēja būt. Mats Preikšs centās tur, kur vajadzēja, tur paņēma ārmals. Un ar to arī mums visu šī darbība būtu. Un lai mums būtu pilna koncentrācija visu laiku uz vienu pāri. Nevis tā būtu jādala starp diviem. Un šobrīd tad vietām samainīšies Kivī Magī pa priekšu. Mats Preikšs seko. Pastīsimies, vai Mats Preikšs spējas nosakot tuvāk. Pirmajā līkumā abi divi labā leņķī dodās. Paņem labās pareizās trajektorijas priekšā braucošais Kivī Magī. Un
Mats Preikšs, nu, līdzīgā atstatumā kā Kivī Magī pirms tam. Korpus līdz 2. Un pēdējā līkumā arī neizdodas samazināt. Daudz labāk trajektoriju mums Kivī Magī, un es īsti nezinu, ko tur Mats Preikšs aizmugurē braucot centās izdarīt. Pastīsimies atkārtojumā, kas te notika. And yeah, pretty much the same situation as before. Good lead run, but not so good chase run. This time good lead run from Kivī Magī and not perfect chase run from Mats Preikšs. Nu, tā kā šeit tiesnešiem noteikti ir ko padomāt un pasmadziņot, bet noteikti 2 braucienu summā viņiem izdosies kādu no šiem 2 pilotiem kronēt par uzvarētāju. Un abi 2 sportisti izkāpuši no automašīnām. Viens no viņiem būs pirmais, kas iekļūst top 8. Vienam no viņiem sacensības būs beigušās. Atzīmēsim, ka Mats Preikšs jau automātiski bija iekļūst top 16. Savukārt Kivī Magī šī vieta bija jāizcīna pret Kristiānu Salmre. Un mums ir Henri Kivī Magī, 23. numurs. Henri Kivī Magī is the winner and he goes into top 8. Sacensības Mats Preikšs ir beigušās. Top 8 starp 8 labākajiem šodien. Nākamais pāris mums ir Andrija Raudva pret Ot Kok. Tie mums ir 2 igauņi, kuri savā starpā arī izcīnīs vietu top 8, un uzvarētājiem būs tad jādodas trasē pret Kivī Magī tieši. Raudva pa priekšu, un Kok viņam seko. Diviem tien zonā, ļoti tuvu un ļoti skaists iemetiens, bet sagriežās Ot Kok, acīm redzot nobijās pats no tā, cik tuvu viņš atradās savam pretiniekam. Andrija Raudva, nekas traks nav jādara, vienkārši stabili jānobrauc līdz galam. Liels leņķis, jā, un ļoti smuki gar pašu ārmālu arī mums nofinišē Andrija Raudva. Un savukārt Ot Kok tepat mums priekšā skatītājiem ir arī palicis, gan jau, ka mēģinās tikt saviem spēkiem atpakaļ, bet jā, redzējām ļoti tuvu. Ļoti tuvu viņam izdevās pietuvoties, bet pastīsimies vēlreiz atkārtojumu noteikti. Tikmēr Ot Kok dosies atpakaļ. Slikti varētu teikt šogad daudz tehniskas ķibeles piemeklējušas viņa spēkratu, un šīs posms arī nav izņēmums. Tikmēr otrais brauciens starp Andriju Raudvu un Ot Kok. Ot Kok tagad pa priekšu. Andrija Raudva viņam seko. Andrija Raudva principā pietiek ar tādu drošu braucienu, zinot, ka pirmajā braucienā viņa pretinieks sagriezās, vai precīzāk apstājās, un šajā gadījumā Andrija Raudva ietur aptuveni korpus no pretinieka, lai nebūtu neaktīvu sakošanu, un ļoti smuki īstenībā pabeidz abi 2 savu šo otro braucienu. Es domāju, ka šeit pat vairs īsti nav ko domāt. Diezgan skaidrs ir šis rezultāts. Pirmajā braucienā Ot Kok sagriezās, Andrija Raudva noseko ļoti labi. Tas, ko Ot Kok pa priekšu braucot darīja, tas vairs īsti nevienu neinteresē šajā gadījumā. Nostīsimies līdz galam atkārtojumu, un tad arī paziņosim uzvarētāju starp abiem šiem braucējiem. Viens no igauņiem dosies uz top 8, tas jau ir vairāks kā skaidrs, un tālāk dodās the winner is Andrija Raudva. Tālāk dodās Andrija Raudva uz top 8. Ot Kok visu sabojāja savā pirmajā sekojošajā braucienā. Un nākamais pāris jau arī ir gatavs. Kevin Pesur no Igaunijas pret Kristiānu Burkovu. Atgādināsim vēlreiz, ka Kevin Pesur ir tas, kurš šobrīd kopvērtējumā Ziemeļeiropas čempionātā atrodas pirmajā vietā. Kristiāns Burkovs. Savukārt Kristiānam Burkovam pirmās drifta sacensības Latvijā šo sezonu. Atgādināšu, ka viņš British Drift Championship, jeb BDC, jeb Lielbritānijas drift čempionātā startē. Tāpat arī Īrijā braucis un vēl viskaut kur citur. Un skatīsimies tagad šo pirmo braucienu. Pesur pa priekšu, Burkovs seko.
ļoti labā trajektorijā. Abi divi Burkovs ļoti tuvu savam konkurentam. Jāmēģina noturēt šādas tūmas, lai izdotos labs rezultāts. Nu, šobrīd tas izdodas. Kevina Pesura arī bez jebkādām problēmām pa ideālo trajektoriju izbrauc un abi divi finišēja aptuveni puskorpus attālumā. Apstīsimies vēlreiz, pievērsīsim uzmanību gan, protams, Pesuram, cik labi viņam izdevās ideālās trajektorijas. Šeit redzam, ka viņš izbrauc caur pirmo vērtējušo zonu. Burkovs arī salīdzinoši tuvu. Aptuveni korpus plus mīnus starp abiem. Nu, cik tālu šeit ārmalā bija Pesurs. Arī ar vienu riteni viņš tā aizsniedzās tur, kur vajag. Un te pēdējā aizsniekā arī labi ātri pārmetieni un izdodās viņam. Un tagad otrais brauciens. Burkovs pa priekšu. Automašīnas pirmajā līkumā salīdzinoši vēlas iemetiens uz Burkovam, bet Kevins Pesurs ļoti tuvu. Tagad uz pārmetienu rēķina nedaudz pazaudēt distanci uz īsu mirkli. Burkovs neizbrauc pa ideālo trajektoriju, savukārt Kevins Pesurs viņam ļoti veiksmīgi seko, nobrauc vēl par šo iekšējo no-go zonu un arī nepaņem pēdējo ārējo šo zonu. Kristians Burkovs, no savukārt Kevins Pesurs izskatās, ka Kevins Pesurs bija visu braucienu laikā tuvāk Burkovam nekā Burkovs Pesuram. Un, jā, atkārtojam, mēs redzam līdz beigām, bet diezgan skaidrs, kāds mums šeit varētu būt rezultāts, un tas droši vien nebūs par labu Latvijas pilotam, jo gan vadošais, gan sekojošais brauciens izskatījās, ka labāks mums ir Kevinam Pesuram, diezgan pārliecinošāks, un tūliņ arī mēs redzēsim, ka tiesneši arī būs pieņēmuši lēmumu. Sagaidīsim oficiālo infografiku tam. Mums no Pesura automašīnas izpūtēji spļaudās uguņi. Arī tāds labs efekts. Un uzvar izcīnā Kevin Pesurs. The winner is Kevin Pesur. Viņš arī dodās tālāk. Nu, un Kristiānam Burkovam sacīkstes ir beigušās. Nu, Kristiāns Burkovs viņam ilgs laiks skumj gan nebūs. Viņš dosies šonedēļ uz Poliju, uz Gymkhana Grid, šīm iespaidīgajām starptautiskajām sacensībām, kur startē arī ļoti liels autosporta zvaigznes. Un skatīsimies, sekosim līdz, kā viņam tur ies. Tātad Gymkhana Grid. Tur mums starp citu divi Latvijas pārstāvi būs. Gan Kristians Burkovs, gan arī Nikolas Bērtāns. Nikolas Bērtāns mēs redzēsim vēl vēlāk Pro AM klases braucienos, bet tagad mums ir nākamais pāris. Ao Vaida un Simas Kvietkauskas. Kvietkauskas brauks pa priekšu. Un Vaida sekos, Kvietkauskas labāks kvalifikācijas rezultāts, un tāpēc viņš pa priekšu Ao Vaida no aizmugurs. Ap divi pierādīja un parādīja ļoti labu sniegumu savos top 32 braucienos. Un pastīsimies, kā viņam veiksies tagad. Lietuva pret Igauniju. Tur ar korekcijām Ao Vaida seko. Kvietkauskas diezgan ātrs, plašām sānslīdēm, labiem dūmiem un ļoti atraktīvi nobrauc līdz pat finišam. Un Ao Vaida uz beigām gan saķer savu konkurentu, bet ne tik ļoti, lai tas kaut kādā veidā atspēkot to, ko viņš parādīja pirmajā trases daļā. Redzam vēlreiz tādā atkārtojumā. Kvietkauskas ļoti labi paņem šo trajektoriju un pievēršam uzmanību sekojošam automobīlim Ao Vaida. Te viņš ir tādām korekcijām, nu ne gluži taisni, bet rupjas korekcijas sekojot, nu un attiecīgi pazaudēja arī laiku. So, yeah, huge corrections from Ao Vaida while chasing and a good lead run by Kvietkauskas. Simas Kvietkauskas sekos. Zaļais signāls dots. Aiziet iemetiens. Un izbrauc ap trasi viena ritena Ao Vaida. Gan drīz vai trāpa arī pa riepām. Un
Kvietkauskas mēģina nosakot šo brīnumu, ko tur pa priekšu rāda Vaida. Izbrauc vēlreiz ārpus trases, Vaida ar vēl vienu riteni. Un nobrauc vēl caur no-go zonu. Kvietkauskas nākās iepalikt. Negrib viņš tur saskrieties ar savu konkurentu, jo izstījās, ka Kvietkauskas vairs nav pārliecināts par to, ko Alva Vaida tur dara priekšā braucot. Nu, un šeit tiesnešiem pat atkārtojums nav vajadzīgs, viņiem rezultāts ir skaidrs. Jo no Alva Vaida ļoti daudz kļūdas pieļāva braucot priekšā, atzīmēšu, ka arī sekojot viņš pieļāva kļūdas, un uzvaru mums izcīnās Sīmās Kvietkauskas. The winner is Sīmās Kvietkauskas. He goes into top 8. Nu, tad tomēr mums ir 3 igauņi un 1 lietuvietis šajā pusē top 8. Un tūliņ turpināsim ar nākamajiem braucieniem. Tur mums būs, tā mums vajadzētu būt, Laurija Heinonen no Somijas. Viņš arī viens no tiem, kur mēs top 32 neredzējām, jo viņš automātiskā kvalifikācijas 2. vietas ieguvējs ierindojās un iekļūt top 16. Nu, savukārt Randar Kajo caur nelielu veiksmi izdevās pārspēt Oliveru Randalu, jo Oliveru Randalu riepa nobortējās pēc pirmā brauciena un attiecīgi pēc noteikumiem viņš nedrīkst to mainīt. Tāpēc nācās viņam izstāties un Randar Kajo automātiski iekļūt top 16. Pastīsimies, kā viņam veiksies pret Lauriju Heinonen. Laurija Heinonen mums arī viens no pretendentiem uz godu piedestālu sezonas kopvērtējumā Ziemeļeiropas čempionātā. Šobrīd viņš 4. vietā, bet līdz ar Oliveru Randalu izkrišanu top 32 varētu būt, ka viņš jau ir pacēlies uz 3. vietu. Aiziet Laurija Heinonen no Somijas pret Randar Kajo no Igaunijas. Ļoti skaisti Heinonen automašīna. Ļoti tuvu piebrauc Randar Kajo. Likās jau, ka tur kontakts bija uz mirkli. Mēģina šeit spiest ārā visu no sevis, ko viņš ir spējīgs, bet Laurija Heinonen, neskatoties to, ļoti tuvu iebrauc pareizi savā zonā. Ļoti tālu arī un Randar Kajo pieļauj kļūdu, iztaisno automašīnu, izbrauc ārpus trases un Heinonens nobrauc līdz galām. So big mistakes from Randar Kajo while chasing. Un šeit mēs redzam, nebija grūti pateikt, vai tur bija kontakts vai ne. Jebkurā gadījumā tas Heinonenam neiztraucēja, bet Randar Kajo pats no tā droši vien satrūkās. Šeit redzam, ka viņš jau iepalika un nespēja tikt līdzi. Tad laikam nedaudz pazuda arī dūmos un izbrauca ārpus trases. Šeit, jā. So, yeah, huge mistake by Randar Kajo. Jā, tā viņus Japānā sauc, tāpēc, ka viņam no dzimšanas nāca 1,8 litru dzinējs. Pēc tam, manuprāt, pašās beigās bija atsevišķi gadi, ka jau nāca ar 2 litrīgo, bet to jau noteikti Japāņu autobūvas zinātāji zinās labāk. Aiziet otrs brauciens, Randar Kajo pa priekšu, Laurija Heinonen seko. Nu, Kajo te ir jādara brīnumlietas šobrīd, lai Heinonen zaudēt. Viņam Heinonen nekādu drošo braucienu netaisa. Tā ir gandrīz vai all-in no Heinonen puses. Ļoti tuvu viņš seko. Šobrīd pazūd dūmos. Nu, jāmēģina tikt no tiem ārā. Izdodās un ļoti tuvu, ļoti skaisti nosako. Ļoti filigrāni varētu pat teikt nosako Lauriju Heinonen. Un skaists brauciens no pilotu puses. Randar Kajo pa priekšu braucot darīja visu, uz ko ir spējīgs. Nu, savukārt Laurija Heinonen pēc pirmā brauciena jau varēja atslābt, bet nekā izmanto šo, varētu pat teikt, kā treniņu nākamajiem braucieniem, un Laurija Heinonen iekļūst. To gluži vēl nevar teikt, bet visdrīzākais, ka tūliņ saņemsim oficiāli apstiprinājumu. Kļūdies viņš nav, skaisti nobrauc viņš ir, un es domāju, ka šeit nav nekādu šķēršu, lai viņš netiktu top 8. Un mums arī oficiāls apstiprinājums. Laurija Heinonen tiek top 8. The winner is Laurija Heinonen. Un te mums ir satikušies tomēr, diemžēl, jau top 16. 2 latviešu braucēji. 2 piloti, kurus mēs būtu labprāt redzējuši abas 2 uz piedestāla, Edmunds Bērziņš un Ivo Cīrulis. Edmunds Bērziņš cīnās arī nezkopvērtējumā par labām pozīcijām. Nu, savukārt Cīrulim šī otrā sacensība
šo sezonu. Abi divi ļoti spēcīgi braucēji. Ja pirms pāris gadiem būtu skaidrs, ka Cīruls favorīts, tad šeit mēs šobrīd nevaram vēl pateikt, kurš labāks. Un iztaisno automašīnu Ivo Cīruls. Vai nu tur atkal kāds tehnisks ķibels vai kas cits, bet Edmunds Bērziņš bez jebkādām problēmām šobrīd pa pareizajām trajektorijām ar lielu ātrumu un skaistām sānslīdēm aizbrauc līdz galam. Savukārt jautājums, kas notika ar Ivo Cīruli? Vai viņam kaut kas nesagāja iemetienā vai kā citādi? Iemetiens it kā izdevās. Lūk, iemetiens ir, bet neizdodas pātrināties. Liekas, ka tur kaut kas nav ar tehniku kārtībā. Atceramies, ka iepriekšējā braucienā pret Hans Kristiānu Kulu viņam bija ļoti līdzīgi pirmajā braucienā. Tiecīgi automātisku uzvaru mums izcīna Edmunds Bērziņš. Edmunds Bērziņš dodās tālāk, noteikti ne tādā cīņā, kā viņš to būtu gribējis. Es domāju, ka Edmunds noteikti, zinot viņu, būtu gribējis kārtīgi cīniņu ar Ivo Cīrulu, kā viens pret vienu, kā divi ļoti spēcīgi drifta piloti, bet šoreiz tehnika ir pievīlusi Cīruļa automašīnu. Tehnika ir pievīlusi Cīruli, un attiecīgi top 16 sacensības Cīrulim ir noslēgušās. Diemžēl cerams, ka uz sezonas noslēgumu 5. oktobrī redzēsim viņu vēlreiz trasē, ja tur nekas pārāk traks automašīnai nebūs nobeidzies. Nākamais top 16 tandēms mums ir Keistutis Kelpšā pret Mikelu Norman Tults. Lietuva pret Igauniju. Reiz to esmu teicis pirmajā vietā Latvijas un Igaunijas čempionātos. Un tūliņ redzēsim šo cīņu. Tad Keistutis Kelpšs pa priekšu, Tults seko. Aiziet. Pirmais līkums, abi divi diezgan labi izbrauc. Kelpša labā trajektorijā, Tults ļoti tuvu. Šobrīd pielien blakus, tik tuvu mēs šajā vietā nevienu vēl nebijām redzējuši. Neliela izskatījās, ka korekcija no Tults puses, bet Kelpša arī turās un labā trajektorijā brauc un nobrauc smuku līdz galam. Tults arī praktiski blakus viņiem. Tā kā skaists brauciens, ko novērtē arī tiesneši. Un vērojam vēlreiz atkārtojumā, kas mums notiek šeit. Labā leņķī mums Kelpšs pa priekšu paņem arī šo pirmo trajektoriju, šo pirmo vērtējušo zonu. Un kā mums šeit Tults ielien blakus, šādi mēs vēl nebijām redzējuši līdz šim. Atsevišķās citās pozīcijās, pazaudēja nedaudz leņķi, pazaudēja nedaudz ātrumu Tults šajā taisnītē, bet uz beigām jau atkal ir praktiski blakus. Nedaudz nokavē šo pārmetienu, neizdara to sinhronu, bet tāpatās viens otram bumperī viņi noslēdz savu pirmo braucienu. Abi divi šobrīd dodās atpakaļ, samainīsies vietām. Lūk, mēs redzam, ka Keistutis Kelpšā un Mikela Norman Tults. Divi sportisti ir atpakaļ. So both drivers are back on the grid. Tults out front right now and Kelpša will be chasing. Abi divi gatavi, visi ļoti operatīvi. Viens no pēdējām top 16 cīņām šodien. Aiziet. Tults ļoti labi noskakoja. Pastīsimies, vai uz to pašu būs spējīgs arī Kelpša. Abi divi dodās iemetienā. Kelpša arī nav pārāk tālu. Skatīsimies, kā viņam izdosies šis pārmetiens un vai izdosies arī šeit ielikt praktiski blakus. Tik tuvu nebija. Un kā mums atrisināsies šis brauciens, Tults ļoti labi pa pareizajām līnijām, pareizajām trajektorijām. Plašs sānslīdes un nobrauc līdz galam. Kelpša nebija tik tuvu. Un Tults liekas, ka nobrauc nedaudz labāk, bet, protams, varam to novērot atkārtojumā.
Nu, tātad šeit mums uzvar izcīnīja Mikela Norman-Tults, so the winner was Mikela Norman-Tults. Un kamēr mums tas notika trasē, es no Cīruļu komandas nometnes noskaidroju, kas viņiem par tehniskām problēmām bija. Tad sākotnēji bija problēmas ar degvielas padeves sistēmu, precīzāk viena no sūkņiem. Sūkņi tur neko nemainīja, pielēja pilnu degvielas bāku līdz lūpai, lai kaut cik tas viss strādātu. Un tagad pēdējā iemetienā, kur uzreiz sanāca iztaitnoties Cīrulim, salūza pusas. Diemžēl salūza pusas, un līdz ar to viņam sacensības beidzās pa 5 minūtēm, tur īsti mainīt un skriet nevarēja. Tagad mums ir nākamais top 16 Rinalds Rižaus ar Birgeru Kīrenu trasē. Rižaus notikumiem bagāts. Viņam šodien sacensības atkal ar vienu riteni izbrauc ārpus trases, vēlreiz vienu riteni un pret riepām atkal, kārtējo reizi Rinalds Rižaus. Birgeru Kīrenu labi, ka izdevās izvairīties. Rižavam izstāsta, ka kaut kā pa plašu gribās braukt pret to, ko mums piedāvā šīs Agans Katla trase. Pirmais līkums it kā izdevās normāls un labs, un te mēs jau redzam. Jau izlido ar vienu riteni ārpus trases, pataisno automašīnu, mēģina vēlreiz ielikt, mēģina braukt, bet un tur trieciens pret riepām atkal. Skaidrs teikt, ka noteikti varam abrīnot Rižova cīņas sparu. Pirmkārt, pēc tik daudzām avārijām turpināt sacensības. Otrkārt tas, ka viņš tanī mirklī gāzes pedāli nelaid vaļā, kad izbrauc ārpus trases, bet nespēja viņš izvilkt ārā no zemes savu auto, un ar tam loģisks sekojums bija avārija. Varam vēlreiz redzēt to atkārtojumā. Birgeru Kīrenu neko nepareizi nedarīja, šeit ar nelielām korekcijām varbūt. Un te mēs redzam, neizdodas tikt atpakaļ. Citiem tur ir izdevies tikt atpakaļ uz asfaltu, bet Rinaldam Rižavam tas šoreiz neizdevās. Tur jautājums, vai tur ir evakuators vajadzīgs vai nē. Katrā ziņā tas ir aizbraucis. Tagad Birgeris. Tomēr pats saviem spēkiem mums Rinalds Rižaus atgriezīsies uz startu. No kopskaitā, kas mums startēja, manuprāt, mums starta izgāja 8 latviešu braucēji, un no tiem mums tagad palicis vairs, diemžēl, tikai viens, par kur mēs noteikti stipri turēsim īkšķus. Tas mums būs Edmunds Bēziņš, to mēs redzēsim nedaudz vēlāk, bet tagad mums 2 igauņu cīņa. Andrija Rauda priekš, Henrij Kivimagi sekos. Jā, tieši tā. Iesākam top 8. Pilns top 8 mums ir nokomplektēts. Tā kā izšķirošās cīņas jau tūliņ tuvojās, un redzam, ka automašīnas un sportisti ir gatavi doties trasē. E4 sastā 3. sērija pret E90 3. sēriju. Rauda pret Kivimagi, Igaunija pret Igauniju. Paldies vēlreiz, protams, mūsu galvenajiem atbalstītājām BetSafe. Un tāpat tās arī XL enerģijas dzēriens Motul un visi pārējie, kas šo sezonu kopā ar mums. Saraksts vienmēr ir ļoti garš un plašs, tāpēc pieminam galvenos un pārējos, un mēs arī redzam trases malā. Visur banneri mums smuki ir salikti, par visiem sponsoriem mēs labi rūpējamies. Un gaidām darbību trasē. Mums kaut kāds tehniskais pārtraukums īsti. Trase ir gatava, tad mums trase tika sagatavota novākt no kaut kādiem netīrumiem, ko mums Rinalds Rižaus varbūt bija izmētājis pa trasi. Bet tagad viss ir gatavs. Sportistiem arī tur viss ciet. Skats uz priekšu, pilna koncentrācija un aiziet pirmais top 8 duels. Andrija Rauda pret Henrij Kivimagi. So we're starting top 8 battles right now. Andrija Rauda against Henrij Kivimagi. Un te jau liels likums iekļūšana pusfinālā. Tas, kurš vinnēs, tas tiek jau pusfinālā un ar pussolīti jau ir uz goda piedestālu.
Pagaidām ļoti labs brauciens, smuki mums šobrīd Andrija Rauda pa priekšu un pārmalām. Henrija Kivimagi līdzīgā ātrumā mums šobrīd dodās trasē. Un sagriežās Kivimagi pašā pēdējā līkumā. Tās bija diezgan bīstams moments no Kivimagi puses. Pamēģināsim redzēt atkārtojumā, kas mums tur notikās. Redzam, it kā iemetiens labs abiem diviem. Andrija Rauda paņem ļoti labu trajektoriju, izbrauc caur šo ārējo vērtējošo zonu. Henrija Kivimagi praktiski blakus, tur mazākā puskorpus, līdz tam ļoti skaists brauciens. Un kurā mirklī Henrija Kivimagi pieļauj šo kļūdu, tas ir labs jautājums. Te it kā abi divi plašā sanslīdē un izbrauc gandrīz ārpus trases mums Henrija Kivimagi, un tāds neizdodas viņam šis pārmetiens līdz galam. Tā kā notikumiem bagāts pirmais top 8 brauciens starp Andriju Raudu un Henriju Kivimagi. Pastīsimies vēlreiz šo atkārtojumu, bet es domāju, ka visai skaidrs, ka Andrija Rauda noteikti nekādīgi pie tā vainot nevarēja. Henrija Kivimagi pats, es tā domāju, ka pieļauj šo kļūdu, un mēģināsim atrast to arī šobrīd. Varbūt kāds no tiesnešiem domā, ka tur pārāk lielā leņķī mums Rauda iebrauc un samazināja ātrumu, bet man tā nešķiet īsti, tā man gribās teikt. It kā nekāds rupis vai būtisks kļūdas no Rauda puses es tur neredzēju. Sportisti ir atgriezušies, viņi samainīsies vietām un aizvadīs savu otro braucienu. Sportists samainās vietām, kā jau teicu, pirmais top 8 brauciens mums jau notika, tagad vietām samainīsies pirmais duels starp diviem igauņiem. Un Andrija Rauda kaut kādu iemeslu pēc, viņš grib varbūt kādu riepu vēl nedaudz uzsildīt. Henrija Kivimagi tas nav nepieciešams. Viņam pietiekami labi uzsild tās iepriekšējā brauciena laikā, kad bija spiests piedzīvot sagriešanos pašā pēdējā līkumā. Pusi no uzvaras mums tagad Andrija Rauda jau ir. Ja viņš sekojot nepieļaus kļūdas, tad visdrīzākais viņš ir labāks kandidāts uz iekļūšanu labāko četrniekā. Aiziet, otrais brauciens. Divi iemet no Andrija Rauda, protams, ietur šobrīd to korpusu līdz 2 drošo distanci. Pāri kalnam gan viņš ir klāt. Kā izdosies šis garais līkums, tur kaut ko saprast. Andrija Rauda praktiski blakus ir. Ļoti sinhrons pārmetiens, nobrauc gar iekšmalu, bet ļoti skaisti nobrauc līdz galam. Neraugoties to, ka Andrija Rauda principā jau visu bija ieguvis pirmajā braucienā, viņš nekādas atkāpes netaisījās taisīt. Un izdevās viņam ļoti skaisti arī noslēgt šo braucienu. Pašā pēdējā līkumā ielienot blakus savam konkurentam. Rezultāts laikam ir diezgan skaidrs. Tālāk mums tiek Andrija Raudvā. So the winner is Andrija Raudva. He goes into top 4. Pirmais top 4 mums ir devies Andrija Raudva. Kaut kādu iemeslu pēc mums šeit automašīnas dodās atpakaļ pa šo pusi. Varēja viņas droši vien braukt apkārt, tā kā tas ir darīts līdz šim. Iespējams, ka kāds to jau ir izdarījis, Kivimagi to nedarīja. Bet mums jebkurā gadījumā nākamais.
Lūk, nākamais top 8 brauciens mums ir Laurija Heinonen pret Edmundu Bērziņu. Nu, mums ļoti stipri visiem skatītājiem jātur īkšķi šobrīd, tāpēc, ka tas ir vienīgais latviešu pilots, kas mums palicis nez čempionāta 3. posma cīņā. Vispārēji mums ir ārvalstu pārstāvi, tā kā Laurija Heinonen, kurš kvalifikācija izcīnīja 2. vietu, ļoti pārliecināši demonstrēja sniegumu mums iepriekš. Nu, pret Edmundu Bērziņu, kurš arī ļoti labi aizdīja savus braucienus. Šobrīd ļoti labs vadošais brauciens no Heinonen, bet arī Edmunds Bērziņš turpat blakus savam konkurentam. Tagad tā garā taisnīte. Pēdējais līkums arī aptuveni 1 korpusa atstumā. Labs pārmetiens un gandrīz blakus viens otram viņi finišē. Nu, pievēršam uzmanību Heinonen vadošajam braucienam. Tas var beigās daudz ko izšķirt. Iemetiens ļoti labs. Bērziņš arī turpat pie savu konkurentu. Nu, pirmo zonu paņem Heinonen ļoti veiksmīgi. Tur neko pielikt, neko atņemt. Bērziņš turās it kā visu laiku tūmā. Nu, šeit viņš pazaudē uz mirkli pāris korpusus. Iespējams, ka nebija pat perfektākā trajektorija Heinonen uz otro vērtējušo zonu. 3. gan viņš iebrauc, nu, un Bērziņš salīdzinoši tuvu turējās. Beigās arī mēģināja iebraukt blakus, kas, nu, teiksim tā, daļai izdevās. Laurija Heinonen mums šobrīd atgriežas. Un Edmunds Bērziņš kaut kur tur ir iepalicis. Nē, kur ir Edmunds Bērziņš, viss kārtībā. Tūliņ samainīsies vietām un tagad brauks Edmunds Bērziņš pa priekšu un Laurija Heinonen sekos. Nu, kas tagad jādara Bērziņam? Lai izdotos uzvarēt spēcīgo somu? Jābrauc perfektās trajektorijās. Nedrīkst nevienu zonu izlaist, jo somu konkurents izbrauc pa visu perfekto trajektoriju no pat paša sākuma līdz pat pašām beigām. Un, jā, nu tūlīt pastīsimies nākamo braucienu. Tātad mums ir pie lielās piepūšamās atrakcijas Olivers Caune meklē savus vecākus. Tā kā, ja Olivera Caunes vecāki mani dzird, tad pie piepūšamās atrakcijas viņš laikam ir kaut kā noklīdis un pazaudējies. Tā kā lūdzu vecāki dodamies pēc Olivera Caunes pie 1188 piepūšanās atrakcijas, bet mums trasē Edmunds Bērziņš izbrauc ārpus trases ar 2 gandrīz riteņiem. Laurija Heinonen tikmēr viņam seko. Vēlreiz izstījās, ka izbrauc uz neilgu mirkli Bērziņš ārpus trases. Nezinu, vai neredzēju, vai paņēma ideālu trajektoriju. Un kur mums pazudis Laurija Heinonens ir? Kur mums pazudis Laurija Heinonens? Edmunds Bērziņš nobrauc līdz galam. Tad Laurija Heinonens, lūk, redzam, ir palicis tur riepās. Tas laikam ir šī garā līkuma galā. Mēģināsim saskatīt atkārtojumā. Tad vēlreiz atgādina Olivers Caune, meklē vecākus, atrodās pie piepūšamās atrakcijas. Šīs 1188. Es ceru, ka Olivers Caunes vecāki viņu atradīs. Nu, te ar vienu riteni mums ārpus trases izbrauca Edmunds Bērziņš. Tālāk arī, manuprāt, ar nedaudz viņš pieskārās uz zemē, jā, ar vienu riteni, bet nekas nemainījās. Un kas te notika tālāk ar Lauriju Heinonen? Pats vienkārši aizbrauc taisni un ieskrēja riepās. Nu, tur nekādu kļūdu mēs Bērziņam nevaram piešūt. Un, nu, dramatisks pavērsiens. Un, protams, šobrīd jāatbrīvo būs trasa no Laurija Heinonen automašīnas. Bet mēs tikmēr arī sagaidīsim oficiālo rezultātu. Un uzvaru mums izcīna Edmunds Bērziņš. Edmunds Bērziņš dodās uz top 4. Nu, teikšu godīgi, man arī tiešām liels prieks, ņemot vērā
cik viņam tehnisks slikts bija, sanāca šīs kārbas mainīt un vispārējo savu. Nu, tā tad trasa ir atbrīvota, trasa ir sagatavota un arī nākamais braucēja pāris mums ir gatavs. Kevins Pesūrs pa priekšu, Simas Kvietkauskas sekos. Šī mums vēl top 8 cīņa, jā, tātad 2 vietas top 4 mums jau ir zināmas, 2 piloti Andrija Rauda un Edmunds Bērziņš. Un tagad šie 2 cīnīsies par nākamo. Pesūrs pa priekšu, Pesūrs tad arī cīņā par nevis kopvērtējumu, šobrīd līderis. Un Kvietkauskas viņam seko, pirmais brauciens. Labs leņķis, ļoti dīvains izpildījums no Kvietkauskas. Savukārt Pesūrs trāpīs ar bumperu aizmuguri, kurš tagad karājās un lidinās pa gaisu. Trāpīs pirms tam laikam ārpus trases nedaudz un sagriežās Simas Kvietkauskas. Savukārt Pesūrs nobrauc nogāzē līdz pašām beigām. Un liela kļūda no lietuviešu Kvietkauskas. Vienīgais lietuvietis, kas mums vēl palicis sacensībās. Tāpat kā mums, jā, tāpat kā latviešiem arī viens lietuvietis bija tikai top 8 palicis. Un te mēs redzam trāpa viņš pa riepām. Gluži nē, bet nu pa to zemi. Bet nu baigi viņam tas neizmaina trajektoriju un baigi neizmainīja arī ātrumu. Savukārt Simas Kvietkauskas redzam šeit. Bija pielīdz, nu kaut kā pārāk tālu. Nebija kur palikt, jā, nu nebija īsti viņam kur palikt pārmetienā. Iespējams būtu īsti sadursmes starp abiem pilotiem, nu tāpēc labāk izdomāja Kvietkauskas sagriezties nekā sadurties. Un Kvietkauskas tagad pa priekšu. Kevins Pesūrs sekos. Nu, Pesūram, protams, viss pārsvars pēc konkurenta milzīgās kļūdas pirmajā braucienā. Jautājums, cik droši viņš brauks. Manuprāt, viņš parasti brauc ar tādu apdomību un taktiku. Izdodās abiem diviem iemetiem. Kvietkauskas jau īsti vairs nav ko zaudēt. Pareizākajā trajektorijā viņš šoreiz trāpīs. Un Kevins Pesūrs, nu, nav tā, ka tas būtu drošais brauciens no viņa. Tāpat tās ļoti tuvu savam konkurentam. Kvietkauskas arī labi pārmetieni, labs ārmals un abi divi praktiski blakus finišē. Baudāms brauciens šis starp abiem pilotiem. Es domāju, ka te vairs nav ko baigi skatīt. Nu, un tieši tā, tiesneši diezgan vienprātīgi jau ir nolēmuši, bet, nu, intereses pēc. Ļoti skaists brauciens, tāpēc varam arī uzmest vēlreiz aci. Baudāms tiešām brauciens gan no Kvietkauskas, gan no Pesūra puses. Pesūram atkal tas bumpers tur lido pa gaisu, nu, droši vien pēdējais laiks viņu noņem. Bet mums uzvaru izcīna Kevin Pesūr, 11. numurs. So the winner is Kevin Pesūr. He advances into top 4. Un Pesūram top 4 pret Andriju Raudu būs jābrauc. 2 tādi igauņi savstarpējie dueļi bija. Un pirmajā no tiem Raudu pārspēja Kivimagi. Un pastīsimies, kā šeit ies Mikela Norman Tults. Nu, šobrīd viss pēc plāna iet abiem diviem nez līderiem. Gan Kevins Pesūrs iekļūst top 4, gan tagad tāda pat iespēja ir Mikela Norman Tults. Viņam gan pretī stājās Birger Kiren, kurš mūs ar savu braukšanu šodien ir pārsteidzis. Izlicis no sacīkstēm Ingus Jākapsona. Ir uzvarējis pret Rinaldu Rižovu. Nu, Rižovs gan tur tehnisks. Problēmas bija, lai iziet uz startu otrajā braucienā pēc piedzīvotās avārijas. Jā, igauņi savstarpējās duelis. So, 2 Estonian drivers right now on the grid. Mikela Norman Tults and Birger Kiren.
Pievēršam uzmanību droši vien vispirms, cik tuvu mums sekos Kīrens. Kā tas viņam izdosies? Tults pagaidām labu trajektoriju izdodās izbraukt pa pareizo zonu un kasti. Birger Kīrent vai izdosies pārsteigt mūs atkal ar tuvu sekošanu. Šobrīd aptuveni korpusa atstums starp abiem pilotiem mums ir. Kas notiks pēdējos līkumos, tur parasti vienmēr viens otram tuvāk piebrauc. Birger Kīrent vienmēr tas izdevies labā pārmetienā, bet šoreiz tā kā distance paliek puskorpus. Paliek puskorpus, tāds pats kā praktiski visu braucienu laikā. Tur mums kāds no braucējiem palicis kaut kur fonā. Kaut kādu iemeslu pēc. Bet nu šeit varam vēlreiz pavērot. Tā distance principā visa brauciena laikā saglabājās identiski. Te vairāk jāpievērš uzmanība Mikela Norman Tults. Jā, nu iebrauc principā viņš pareizajā kastē arī šeit. Un arī noslēgumā viņš ir pie pareizās trajektorijas. Tā kā viss kārtībā. Un otrs tas, ka starp uzvarētāju un ceturto vietu ir tikai 31 punkts. Starp abiem pilotiem ir 28 šobrīd, ņemot vērā Pesuru labo kvalifikāciju. Man liekas, ka Pesurs jau neoficiāli varētu būt jau izcīnījis nevis titulu, bet to vēl es neņemšos spriest. Pastīsimies, kā mums izvērtīsies tālāk. Birger Kīrent tagad pa priekšu. Mikela Norman Tults seko. Ļoti tuvu iemet viņu blakus Kīrendam. Izdodās arī pārmetienā būt blakus nelielāk, mazākā leņķī nekā Kīrent pa priekšu. Kīrent labi paņem pareizās trajektorijas. Un Tults, korpus aptuveni, bet kopumā, ja paskatās, tad labāks, man liekas, sekojošais brauciens bija Tultsam. Atkārtojumā ļoti skaisti, tiešām agresīvi iemet Tults. Nesaglabā viņš, protams, tik tuvu pozīciju visu braucienu garumā, bet arī šeit pāri kalnam. Jā, izslīd vairāk uz ārmalu, viņš pat salīdzinājumā ar Kīrendu. Tad labāka trajektorija, varētu pat teikt, Tultsam sekojot, nekā Kīrendam pa priekšu braucot. Un tiesneši, protams, to arī ņems vērā. Un mums ir uzvarētājs Mikela Norman Tults. So the winner is Mikela Norman Tults. Tults dodās uz top 4. Te būs atkal nākamais grūtais moments Edmundam Bērziņam. Tikko izslēdzis, viņš bija Laurija Heinonen, kvalifikācijas 2. vieta. Tā tagad pret neskopērtējumu 2. vietas īpašnieki jāstartē. Edmunds Bērziņš pa priekšu brauks, Mikela Norman Tults sekos. Pēc nepārāk veiksmīgās kvalifikācijas Tults ir atguvies. Un bērns par laimi ir atradies. Tad Andrijs Grieze. Viss kārtībā, jā. Gan jau, ka būs labi. Tātad pirmais pusfināls Edmunds Bērziņš pret Mikelu Norman Tults. Un šis ir pirmais top 4 mums šodien. Un cīņa par iekļūšanu finālā. Bērziņš pa priekšu, Tults seko. Aiziet iemetiens, Tults, protams, ļoti tuvu. Bērziņš arī dara, ko var šobrīd, jāmēģina braukt pa ideālo trajektoriju. Tults aptuveni puskorpusa attālumā turās. Bērziņš lido lielā ātrumā pa trasi. Un izdodās, man liekas, uz mirkli viņam atrauties pēdējais līkums. Un jā, te ieguva beigās priekšroku. Izskatās, ka Bērziņš. Skatāmies vēlreiz, kas mums te atkārtojumā. Tad vēlreiz pateikšu par to, ka Andrijs Grieze meklē savus vecākus pie Pepsi stenda tur. Cerams, ka drīz atradīsies. Jā, redzam, šeit ļoti tuvu Tults turās. Un kas mums notiek? Ir atradies ideāli. Kas mums notiek šeit? Viss kārtībā. Bērziņš ļoti labā trajektorijā. Izslīd caur ārmalu un Tults kaut kā pazaudējās šajā pēdējā līkuma sērijā. Un abiem diviem ļoti atbildīgs brauciens. Te ir cīņa par kopvērtējumu pozīcijām. Ap divi gatavi, tūliņ zaļais signāls Luksforā mums iedegsies.
Aiziet. Nu, skatīsimies, ko mums spēs parādīt Tults, ko mums spēs parādīt Bērziņš. Abi divi iemetienā. Aptuveni puskorpus starp abiem sportistiem. Bērziņam jāmēģina līdz tuvāk iekšmalā. Tas viņam arī izdodās. Tagad gan izbrauc ārpus trases. Bērziņš pazaudē distanci uz mirkli. Mēģina, protams, saķert savu konkurentu. Un ar mazāku leņķu un lielāku ātrumu tas izdodās. Un praktiski blakus viens otram viņi finišē. Nu, dramatisma pilns brauciens. Mikela Nurman Tults neko sliktu, neko nepareizi neizdarīja. Un te mēs redzēsim, Edmunds Bērziņš sākumā ļoti labi blakus, aptuveni puskorpus atstumā šeit. Ielien arī ļoti labi izbrauc nedaudz ārpus pareizās trajektorijas, pazaudē saķeri, izbrauc ārpus trases, bet pedāli tur grīdā un ar tādu ļoti šauru trajektoriju un ļoti maz leņķi viņš atkal atgūst šo distanci un ir blakus savam konkurentam, bet es domāju, ka to tiesneši noteikti vērtēs kā samērā rūpi kļūdu. Un rezultāts mums tāds arī ir. Mikela Nurman Tults tiek tālāk uz finālu. So, Mikela Nurman Tults goes into the final. Edmundam Bērziņam paliek cīņa par 3. vietu. Bet mēs esam gatavi fināla braucienam. Lielais fināls. Nez drift čempionāts, Ziemeļeiropas drift čempionāts, 3. un noslēdzošais posms. Fināls iet gaisā, Andrija Rauda pa priekšu, Mikela Nurman Tults šobrīd seko. Skatīsimies, ko viens vai otrs šobrīd spēs parādīt trasē, cīņa par 1. pozīciju. Lūk, abi divi parādās. Izdodās abiem diviem šobrīd pirmie līkumi. Ļoti tuvu mums Mikela Nurman Tults uz lieku risku, gan izstāsta, ka viņš neiet. Andrija Rauda pa labu līniju aizbrauc līdz pašai ārmalai. Un mums noslēdzošie līkumi, pēdējais esinieks ļoti tuvu Tults un abi divi finišā. Un skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Vēlreiz atkārtojumā šo braucienu. Diezgan labs gan no vadošā, gan no sekojošā. Tults ar tādu, neteiksim, drošo distanci, bet noteikti varēja vismaz trases pirmajā daļā būt tuvāk. Uz beigām jau bija praktiski viens otram blakus un diezgan atzīstam rādīja mums sniegumu atrast savu bērnu atpakaļ. Un sportisti samainījušies vietām. 2. brauciens Mikela Nurman Tults tagad pa priekšu. Andrija Rauda būs jāsako. Rauda, viss īstenībā Raudas rokās. Ja viņš parādīs fantastiski sekojošo braucienu, tad viņš var tikt kronēts par uzvarētāju. Ja nē, tad tas, protams, spēlēs Mikela Nurman Tults kārtīs. Aiziet iemetiens. Samērā ļoti līdzīgi. Andrija Rauda vēl liekas, ka ir tuvāk. Nelielas korekcijas sekojot ļoti tuvu savam konkurentam, kā viņam izdosies šo pēdējo līkumu izbraukt. Nedaudz pazaudē leņķi, pazaudē ātrumu, pabrauc kaut kādu mirkli taisni un abi divi finišā. Wow! Šitais atkal bija tāds notikumiem bagāts brauciens. Ja pirmais starp abiem bija samērā līdzīgs, tur nebija nekādas drāmas, tad šeit redzam, ka Andrija Rauda pirmajā trases daļā bija līdzīgā tuvumā, kā to darīja Mikela Nurman Tults, bet šeit viņam izdevās iebraukt ļoti tuvu blakus. Neliela korekcija no Rauda puses, bet uz pašām beigām. Te viņam nebija, kur gandrīz palikt, nācās samazināt leņķi un caur tādu palēnu pārmetienu nobraukt līdz finišam. Šobrīd abi divi sportisti savā starpā runājās un apspriež, kā viņiem gāja šajā braucienā. 3. vietā pro klasē šodien Edmunds Bērziņš. Caur dažādām tehniskām likstām un cīņām Edmunds tomēr aizcīnījās līdz 3. vietai šajā Ragans katla posmā. Tālāk, 2. vietā, second place, Andrija Raudvā. Ja jau Andrija Raudas mašīna ir, tad viņš pats arī ir. Arī viņš ar labu rezultātu, labu cīņas spāru mums ir ticis uz 2. pozīciju. Un arī viņam pienākās
balvas, kausiņš, šampanietis, vispārējais. Redzam, ka Edmunds Bērziņš jau ir sagatavojies, ja? Šampaniešu šaltīm viss kārtībā. Bet pirmo vietu šodien izcīna first place in Nez. Third round, Mikel Norman Tults. Pirmā un otrā vieta no Igaunijas, first and second place from Estonia and third place for Latvia. Un arī pie lielākā kausa mums tiek, protams, Mikel Norman Tults. Pie šampanieša un, nu, laiks šampaniešu šaltīm. Time for champagne showers. Un, protams, ka vienmēr tas, kas atnāk pēdējais godu piedestāli, tam neizdodās tik ātri tikt pie šī šampanieša. Ļoti labi šodien līst viņš. Fantastiski. Fantastiski. Skatītāji, uzstādīsim vēlreiz skaļus aplausus pro čempionāta pirmajām 3 vietām. Mikel Norman Tults, Andrija Raudva un Edmunds Bērziņš. Ļoti labas un skaistas cīņas mums bijušas. Ļoti skaistas sacensības.